Laipni lūdzam Rīgas Tehniskās universitātes portālā Ortus. Šajā video pamācībā aplūkosim RTU e-pasta funkcijas. Ekrānā jūs redzat tukšu RTU standarta e-pasta kastīti. Lai varētu sastādīt vēstuli, spiežam uz šīs ikonas. Lai nosūtītu vēstuli, spiežam šeit. Laukā kam ievadam vēstules saņēmēju. Laukā temats ierakstam vēstules tematu. Nākamajā laukā ievadam vēstules tekstu. Pielikumu var pievienot zem nosaukuma pielikuma, nospiežot plus pogu. Parādās šāds loks. Izmantojot browse, atrod nepieciešamo failu jeb datni. Iezīmē un nospiež open. Nospiežot pogu augšu pielādēt, fails tiek pievienots e-pastam. Failus, kuru nosaukumi satur garumzīmes vai pieturzīmes, nav iespējams augšu pielādēt. Arī failus, kuri ir lielāki par 20 megabaitiem, nav iespējams augšu pielādēt. Lai dzēstu pielikumus, nospiež šo pogu pie izvēlētā pielikuma. Nospiežot adrešu grāmatu, atveras šāds loks. Ir iespējams meklēt gan personīgās adreses, gan publiskās RTU darbinieku, studentu un mācību spēku adreses katalogā RTU e-pasti. Pēc noklusējuma vienmēr tiks meklēts personīgajās adresēs. Meklējamo vārdu ieraksta augšējā labajā stūrī, šajā laukā un nospiež taustiņu Enter. Atrastais rezultāts izskatās šāds. Jaunu adresi var pievienot tikai sadaļā personīgās adreses. Nospiežot šo pogu, parādās ievadlauki, kurus lietotājs aizpilda. Saglabātā adrese izskatās šādi. Lai pievienotu mapi, jāspiež saite personīgie iestatījumi. Parādās šāds loks. Ejam uz sadaļu mapes. Ierakstam izvēlēto nosaukumu un spiežam izveidot. Paldies, ka skatījāties! Ja rodas jautājumi, tad sūtiet e-pastu uz RTU IT lietotāju atbalsta centru it@rtu.lv vai zvaniet pa tālruni 67 08 99 99.